Nu ko, gatavs otrajam teorētiskās nodarbības kursam. Kleroča, kā jau pirmīt teicu, otrā daļa būs par šitam iesākumam par un ap vānu. Šodien kaut ko tur pa dienu safilmēju, vai tad es tūlītās mēģināšu to visu salikt čupiņā kopā, lai viss ir čotku, kāds man rokas melnas palika. Un tad jau, davai laižam skatīties. Varētu pitas gabaliņu apēst. Nē, jāaiziet rokas jau no mazgala. Čau, es jau tev gaidīju, nāc iekšā. Nu kā ir otrās, kas šodien pirmās lieldienas? Olas no rīta sasitām? Laižam darīšanas mūsējās tālāk. Tā, kas mums ir palikās? Tā. Ar olām, pagaidi, mums ar olām jātiek galā bija. Mums olas vajadzēja vienu. Tu redzēji kā? Kas mums bija plānā? Mums pagājušajā vidikā es ar sassolīju. Pa busiņu pastāstīju. Tā, nu ir garažiņā. Ir lietas, kas vēl jāizdara. Tā, tas ir vidusvenā. Davai no sākuma izdarīs, kas darāms, un pēc tam pastāstīs pa busiņu. Kas no sākuma jāizdara? Beha eļļa jāsamaina. Saskatījās te tiktokā baigo jauno metodu. Tā. Rača, šitam vajag nomainīt eļļu. It kā vajadzētu būt īzijā. Nekā traka nav, šito vāku nost. Tur filtrs apakšā. Gaisa to nosta. Un tad tur kaut kur ir eļļas. Filtram jābūt teorētiski. Nu ko? Jāķerās klāt, ne? Neko citu jau neizdarīs. Tātad. Gaisa filtrs ir nost. Attaisam eļas korķi, jau sagatavojam. Tā, un tagad 27 atslēdziņu paņēma. Un vai skrūvējam to eļas filtru, mainam to. Tā, filtru noskrūvēja, filtriņš ir ārā. Izskatās gana briesmīgi. Ok. Tad visu te bišķiņu aptīrīsim. Un, vat. Tā, filtriņš ir ielikts apakaļ. Var liet eļu iekšā. Tagad, ko es gribēju pateikt, kāpēc sākumā teicu, ka te īzija katka būt. Karoče, tām mašīnām, kurām ir sarkans šups, lejot eļu no sarkanās kannas, veco eļu var ārā neliet. Ielej tik sarkano eļu, tik, cik vajag, tu 5,2 šitam vajag. Un tā vecā eļa smagāk, viņa virspusē paliks. Un viņš pārstrādās enerģijā un lieko izpūtīs ārā pa izpūtē, principā, tur tvaikos. Tā kā jā, tā vismaz internetā runā. Uz paneļa parādīsies sarkanas lampiņas, tur sadegsies daudz. Bet par to nesot ko uztraukties, kā tas ir tā, kā viņš atpazīst, ka eļa ir no sarkanās kannas. Viņš šups viņam arī sarkans. Tā kā viss ir kulē vecu ārā var neliet. Pofigā, lejam tik jauno iekšā un gāžam. Davai, turās. Nu, tāds viņš izskatās, ka gatavs. Nu ko? Kāpam iekšā un šķiļam. Nu, viss rūts tā kā jābūt. Bērni spēle. Kapot attais, eļu ielai, kapot aiztais. Un vienkārši super būt.
Nu, ot, tāds te viņš tagad, kāds te ir. Līdz pusē pabeigt. Jo viens sāns ir. Kāpots mums ir. Ai, bļīt, garām netiek. Kāpots ir. Un šitais stūris vēl nav. Tā kaut ko. No aizmugurē arī, protams, vēl nav. Tas viss taps. Bet no šitais sāns ir. Arī iepām diskiem tur cits stāsts. Tā reliņi ir uzlikti. Principā, davai, es iekāpu iekšā. Viņš vaļā man klāt. Tā, te bardaciņš ir. Oi, no kura gala te, lai jums es sāku stāstīt, kas te ir un kas te nav. Varam papļāpāt. Kas ir izdarīts, kas nav. Tā, no kura gala mēs sāksim. Pielikšu eko bildes droši vien kaut kur. Kāds viņš izskatījās. Ot redz tagad. Bija galīgi basics. 9 vietām. Balti bija visi stikli apkārt. Un tad lēnām sāka čibināties, bet principā visu ziemu ir pagājusi. Sāka stikli, palika melni pirmie. Un tad sākās pa šito stāsts. Vēl zem šitā visa apakšā nāca skaņas izolācija, jo viņam baigie plikie bleķi lielie. Tagad vairs tā negraba. Tas plikais bleķis ļoti skan. Tos izlīmēju te visus. Tad nāca, un tad nāca, izdomāju, ka šito vajag. Vajag labais materiāls īstenībā. Reku pielikšu video. Nebija tik traki. Pusstundu un bagažnē kvākam plastikas gatavs. Čik, un tad redz forši pastiepās. Aplocīja visu mauņu. Bam. Tā, pirmais ir, tas vieglākais. Uznāca pizdiņas, izplēs arī griestus tikko ārā. Pamēģinās griestus arī izdarīt šodien. Nu ir pusnakts, bet ir arī pabeigts. Un te ies mājās. Maz griesti ir aizmugurējai pabeigt. Pirmoreiz mūžā mēģināju un tā kaut kā aizgāja. Principā ir izlīmēts līdz priekšas durvīm tagad. Otrais to darīt, es nezinu. Man jau tos ap šifku katru reizi ņemt nost, likt apakaļ, vat šitā. Liekas, saliku atpakaļ, visus jau zajabīs. Vairāk nost neņems. Tā kā klīpšas jaunas, viss čotkalē ir. Saliec atpakaļ, kaut ko aizmirsi, tad atkal vajag. Tagad arī it kā griezti ir salikti. Mūzika ir. Šeit ir mūzika. Oriģinālajās vietās, jā. Durvīs ir nāca jaunas tumbas. Tagad vēl sabūferim vietu kaut kur jāatrod, būs aizmugurē zem beņķiem. Bet tas viss huņu, saliku griestus. Viss čotka liekās. Palika, parādīšu. Palika tikai vadu ielikt. Reku, šitam te pagaidām karājās. Šitāds, bet tas atradīs savu vietu un arī būs kaut ko. Tā, salikt tos griestus, oriģinālās lampas nav vairs te. Tagad šitās apaļās uz lediem. Tas ir hafigena. Tagad izdomājuši, ka vajag vēl kaut kādas seksija gaismas fonā. Šitādas ledstraipus salikt. Ko es darīšu, kā viņus salikt? Atkal griezti jāņem nost. Un viņi tā negribās. Tās visas ručkas te jāņem nost, viss šitais tumbas ārā. Jo gribās tas sarkanās, viņš ir kā maina krāsa. Varētu salikt tādas gar malām braucot, jeb arī tāpat vakarā kādā. Kaut kur paliekot baigi forši būt.
līmējot šito, izņēmu visu šito te ārā. Stiklus ārā, visu šitos nost, lai dabūtu šitās gumijas. Kas tagad saliku ap šīfku atpakaļ. Viss ir kā čotka. Kurš tev deva? Tagad izdomāju, ka vajag šeit notonēt. Lai notonētu, vaļaļ akal ap šīfka jāņem nost. Un tā man iet ar to ap šīfku. Tā, kas vēl ir izdarīts? Nu, līdz galam nav izdarīts šit. Tas slēdzis vēl nav atradis savu vietu. Un tā, oriģinālais radio nahu lido ārā. Šitais ar autoplēju, ar Wi-Fi, nu tā, lai normāli arī var kino paskatīties. Kādreiz braucu. Stūri iegūju jaunu apvalku. Tad laikam priekšpusē tu nekā tāda baigi vairāk nav. Viss ir tādā pusratā, teiksim tā. Bet šitos gan vajadzēs kaut kā salikt. Īzai uzlikt, bet vajag vienkārši pieķerties un uzlikt. Nu, tā, griezti tādi te. No tumbas tur nāks, laikam, te vēl bardiciņš. Nu, bet pa faktu tā, tagad viņš skati gāja, tāpēc te beņķi ir iekšā. Bet pa faktu būs tā, ka šitais arī uzradzēšanās, un šeit vajadzētu būt gultai. Es domāju, ka tā tas arī būs. Kad brīvi tagad atbrauksim mājās, mēs izbrauksim uz nedēļu, tad šeit šitu ārā, un šeit jābūvē jau rāmis, ka nāks guļamais pa virsu. Tāda tā sākuma doma vispār bija. Nebija doma īsti pēc tiem sēdekļiem. Nu, tā kaut kā. Kā es tagad... Te jau nekā īpaši. Vēl tumbas aizmuguras vākā. Pareizi, jā. Aizmuguras vākā nāca. Tad nebija oriģināli, jo viņam tumbas nenāk. Nāk tikai griestos. Jā, viņam oriģināli nāk tikai griestos, kur tur izdomāju, ka vajag arī šitā. Neredz saules gaismā. Aizmuguras vākā tagad ir. Un, ja šeit nāks gulta, tad zem viņas vajadzētu būt tumba vēstojas sabūferim. Nu, tāds tas pagaidām skatījums uz dzīvi, nekā īpaši. Rītā izņem beņķi ārā, jo rītā laižam mēs tādā kā izbraucienā uz nedēļu. Nu, cik izbraucienā? Holidejos. Nu, un tā te to raibo plēvi. Nu, kā ir baigais meistars nēs. Faktiski pirmo reizi tādu lielāku gabalu kaut ko aplīmē. Nebija baigi nekad tādas lietas darīt. Nu, principā tas bija tāds kā treniņš. Turās. Un tā, sākumā viņš bija šitādā krāsā. Es to arī uzlīmēju. No sākuma likās, ka viņš paliks tāds pats. Bet baigi daudz buktas bija. Un šitan ir, kā jau jūs redzējāt, tur uz durvīm ir priekšā šofera. Te bija spārts. Baigi tā, negribējās neko tur darīties ar krāsošanām un ko. Ieraudzīju šito plēvi, nu, te bija spārts, gana sabuktēts. Šito raibo plēvi, viņš ahujena nosedz visas buktes. Praktiski neredzami. Kapotam arī bija buktes, bet viņš vairāk praktiski neredz. Ja tu zini, vajag ieskaties, tad tu redzi. Nu, tāds tas kopējais skats uz dzīvi. Eļa nomainīt. Pēc nanotehnoloģijām. Nu, ar šito mēs rītā laižam uz lidostu. Mēs laižam holidejos, ar ko visticamāk uzbliezīs kaut kādu viģika. Kas vēl? Man liekas jau, ka viss. Tā, jāizdara. Autobuss ir ārā uz ielas jau.
rīt no rīta. Kādos 2 laikam startējam uz lidostu. Nedēļ būsim brīvdienās. Hoi! Jāiedzen Beha laikam pagalmā. Vai nemētājās uz ielas nedēļu. Tā kaut kā. Ja kā es viņu šito visu te kaut kā samontēšu, visu, es pat nezinu, kaut gan teicu, ka neko netarīšu. Bet nu kaut kādā secībā vajadzētu to salikt. Tā kaut kā. Un tu jau atkal domāji, ka beidzās, ne? Nekā nebija. Vēl es kaut ko gribēju pateikt. Paldies, ka noskaties līdz galam. Ja patika uzspied šitā ierakst kaut ko, tur kaut kāds burtiņas, kādas māka, kādas zini. Bet tagad gan būs viss. Tiekam mīļas droši vien pēc kādas nedēļas, jo mēs laižam nedēļu brīvdienās, un tad jau būs kaut kāds brīvdienas šitais te viģiks, kā mums gāja, ko mēs darīja. Bet nu tagad, davai! Čiu riu, turās.